šis video ir veltīts darba lietām nedaudz. Reizēm rodās pārpratumi, reizēm rodās kļūdas loģistikā un reizēm rodās tādas kļūdas, kuras ir jāizlabo, pieņemsim. Atsūtījumā aizmirst ielikt iekšā kādu konstrukciju, un tad tā lieta ir jāatrisina. Tagad mēs braucam ar sievu kopā darba komandējumā brīvdienā, lai uzstādītu tādu kā infozīmi vienā no mūsu projektiem, kuru aizmirsās ielikt iekšā fūrē. Braucam uz Vīmsī, tas ir pie Tallinas, tur augšā tuvāk Somu līcim. Uzstādīsim infozīmi, paliksim viesnīcā, lai nav jābrauc atpakaļ zombiju režīmā. Un, nezinu, moši parādīsim kādu foršu aiztuvīti Igaunijā vai kādu skaistu vakarā saulrietu pie jūras. Nedaudz lietas līdz. Es nesāku apkoplonēt, ka šito pielīsi tā diezgan normāli. Ārprāts. Līnijas Pasties, cik dziļš ūdens turās uz asfaltu. Nevar nofilmēt. Es kaut kādā lietas zonā iebraucu. Mēs esam Igaunijā jau pāris kilometrus. Mums līdz galam vēl ir 2 stundas 18 minūtes, ko braukt. Ieradīsimies 6:30 vakarā un ārā nenormāli silts, sutīgs vasaras laiciņš. Laikapstākļi. Gaisa temperatūra. Pirmā lieta, ko kārtīgam patērētājiem jāizdara, ir jāiet vietējā Coop veikalā un jānočeko cenas. Un vienkārši kaut kā, iespējams, pilnīgi nevajadzīgi jāiztērē pirmā nauda, vai ne? Pirmais atradums 3,79 par aveņu Karla Fāzera. Kā tev patīk vasara Igaunijā? Silts, bet šodien arī Latvijā ir tikpat silts. Nē, Latvijā nebija tik silts. Mēs vienkārši agrāk izbraucām. Tā ir tāda vasariņa kā 26 grādi. Braucam paķurāt. Esam piestājuši Viljandī, pilsētā pie Viljandī ezera. Mēs laikam sakam, kā latvieši, ka tā ir Vīlanda. Tur ir viena baigi foršā stāvā iela, kad mēs agrāk senākos laikos ar sievu braucām ar Transalpu moci uz Peipusu. Tad atpakaļ ceļā otrā dienā mēs izbraucām pa Vīlandas tos ļoti stāvo ielas. Neatceros, cik procentu stāvums viņai, bet tāds ritīgi stāvā iela. Viņa iet tā ar slīpumu lejā uz to Vīlandas ezeru. Maniem sieviešiem savaidzējās uz točiņu, tāpēc atradām cirkuli. Un droši vien pa saldējumam un braucam tālāk vēl 163 km līdz viesnīcai. Jāiečekojās un tad jāskatās, varbūt šodien jāizbrauc to infozīmi, ierakt, iebetonēt. Runājot par veikalu cenām, tās pašas cenas vien ir. Es saku, ir kaut kādas lietas, ko mēs atradām, kas Latvijā retāk sastopam. Tā ir tieši mūsu ar sievu mīļā Fāzera šokolāde ar avenēm. Bet tā, visas cenas ir plus mīnus tas pats. Bet tā jau arī ir tuvākā kaimiņu valsts, kas tur varētu diži atšķirties, vai ne? Tā kā plauktus man baigi nepatīk veikalā filmēt. Tāpēc tādas lietas nefilmēju. Labāk varbūt kaut kas cits interesants pa ceļam gadīsies. Kaut kā tā, blēžam tālāk. Esam iebraukuši Tallinā, ir pulkstenis bez 27. Tagad mums ir jāatrod viesnīciņa mūsējā. Jo mums tur līdz galam nav sakārtotas bookings, kaut ko mums neatsūtīja kaut kādu kodu uz e-pastu vai kaut kas tam līdzīgs. Protams, nekomentēs šito. Tā kā mums jāizbrauc uz fiziskajā recepšanā. Mums ir jāpaspēj līdz recepšana darba dienas beigām, jo man uz telefonu neatbild. Un mums ir jāpaspēj tikt iekšā. Sadāk nav kodiņa, un es netieku iekšā booking profilā no telefona. Un dators ļoti skaisti sapakots palika mājās uz galda. Jā, un tātad aizbrauksim tagad līdz viesnīcai, sakārtosim visu, cerams. Tad mēs izlemsim, vai mēs šodien braucam to infozīmi iebetonēt, vai mēs to darīsim rītdien. Un šodien pabaudīsim vakaru un varbūt aiziesim līdz jūrai. Re, kur atbraukuši esam. Un tagad mans gids
viesnīcu bukotājs profesionāls iet skatīties, kas te notiek, jo mums vajadzētu būt bezmaksas pārkingam, bet mēs kā vienmēr neko nesaprotam no tiem uzrakstiem, tāpēc kaut ko ir jāpatulko. Kā tev brauciens? Ārā jūtams tāds veicīgs vasaras gaiss, jūras gaiss. Tā kā, jā, tūlītās redzēsim, kā mums te ies. Nav jāpaiet atpakaļ. Te jau receptions izskaties tieši tāds pats, tikai maza nišas tur sēniņā. Šai viesnīcē ir tikai vienas stāvs. Mums ir 17. numuriņš, un rumtūrs sākās priekš mums visiem uzreiz vienādi. Neesam bijuši iekšā, neko neesam redzējuši. Nu, kur ir? Wow! Smuka tīra tualeti. Tās flīzes kā mākā. Pašiem savu virtuvīti, šeit nav viesnīcas brokastis. Šeit ir pašiem savu virtuvīte, leduskapīts, mikrena. Un kaut kur ir izēja uz kaut kādu terasi. Es pieņemu, ka tas ir otrā pusē, un tur ir droši vien centrālās durvis. Mums ir ar skatu uz iekšpagalmu, lai mēs varam redzēt, vai mūsu busam pašlaik neuzliek sodu, kamēr mēs viņu esam nolikuši bezmaksas stāvvietā. Bet ne pārāk stāvvietā. Par bezmaksas stāvvietu runājot, bija rakstīts, ka ir free parking, bet free parkings tas nozīmē to, ka atbraucot pie viesnīcas ir stāvvieta, uz kuru brauc visi tie, kas iet vienkārši staigāties uz jūru. Līdz ar to tā stāvvietas laika ir pilna. Un blakus ir maksas stāvvieta, kur eiro stundā. Jā, bet tu bija rakstīts, ka bezmaksas, tad vajadzēja rakstīt, ka ir bezmaksas ārpus tevi. Jā, jo šīs nav bezmaksas, tāpēc, ka tu reiķinies ar bezmaksas un beigās izrādās, ka viņi ir pilna un tev ir maksas stāvvieta. Tā kā mums ir bišķiņ jānogaida, kad gar jūru staigātāji vēlāk aiziet prom, un tad mēs varam pārparkot pareizākā vietā. Tāpat bija minēts, ka šeit ir baseini. Tūlītās uzzināsim, kā tad ir ar basēniem. Rekur mūsu jūra. Godīgi sakot, sajūta šeit atrodoties ir tā kā kaut kādā jūrmalā, parastajā musējā, kaut kādā dzinteros. Viss no tiem laikiem un pareizā valoda arī skan apkārt. Nē, es filmēšu Emīliju. Nu, dāmas, ko jūs izvēlaties? Cilvēki padomās, ka es esmu čips cienītājs, kas tikai meklēja pizzas čips. Nu, davai izvēlamies, ko vakarā pagraust. Kur gaļas platīti jau nopirkām pa 5,80 pie vīna, ko pagraust. Paēst. Alus izvēle diezgan sakarīga. Tā, nu ko? Pusotru stundiņu uzšancēju VMC pilsētelē Guļam rajonā. Redz, kur mans meistardarbiņš uzstādīts. Te mūsu trase, tāda veloziņas priekš sīčiem uzdāvināts VMC pilsētā, un tad mans darbs bija atbraukt to infostendu ierakt. Un viss. Darba specifiku nefilmēju. Nezinu, kā ir ar tur tām visām lietām, kas ir noslēpums, kas nē. Ja tagad brauksim uz viesnīcu, iedzert vinčiku, mošu aiziet līdz jūrai, naksnīgajai. Šoreiz pat dabūjām bezmaksas stāvvietā apstāties. Tāds, karoči, ritīgs piečakars, jo viesnīcā šo stāvvietu norāda kā bezmaksas parkingu, kurā cilvēki, kas iet uz jūru, pieparko visu pilnu, un tālāk tur ir maksas stāvvieta eiro stundā, kas sanāk tad minimālais uz diennakti jau 24 eiro. Nu, vai arī tad tu šitā medī vakarā vietas kaut kā parkojies savādāk un medī vietas. Nu, mēs dabūjām, mēs atbraucām no pastrādāšanas vēlāk, tā kā mums tagad ir vieta. Tagad jāiet uz numuriņu, jāiet dušā, jāpēd kaut kas garšīgs. Mēs jākas ņemam vai? Neņemam.
Mums jau vēl vajadzēs pateikt, kā šī viesnīca saucās. Ventspilī bija pa 50 eiro. Nu, šis nav smuki. Jā. Nu, tas tā kā nav smuki. Un vēl tā kā parasti 2 gultas garšas. Nu, tas jau normāli. Tas tā pieņems. Tagad pateikšu uzreiz, ka tā nav šmikošana no Anča vloga. Es tiešām valstīs, kurās esmu, un tas man šķiet sākās ar Maurīciju, kurā es biju. Kad es vienkārši ņēmu aliņus, kurus es nekad neesmu dzēris. Lai vienkārši pārbaudītu. Un tad arī es vēl skatos, lai nav kaut kādas īpas un bla bla bla. Es mēģinu atrast tikai vai nu ir tekalīgie kaut kādi, kas man vienkārši garšo ar agāvēm iekšā un laimiem. Vai arī vienkārši kaut kādi, kurus es neesmu redzējis. Maurīcijā, pieņemsim, es dabūju aliņu lapinu kulta, kas bija viens no tādiem aliem, ko es atcerējos no super mazas bērnības, kad man bračkā kolekcionējuši tādas alas bunžiņas. Viņam tur bija ap 100. Tad es atceros, ka bija visādi Bārenbīri un Holsteini un lapinu kultas un tie vecie. Bet te tāda nebija, un tāpēc vienkārši izvēlos kaut kādu stilīgs nosaukums, random alus un ar laimu. Kaut kā tā padegustēšu, baigi neko nestāstīšu pa viņiem. Vienkārši paņēmu pagaršot. Tā, nu mēs izdarījām vienu stulbību, mēs nenopirkām dzeramo ūdeni, veikalu ciet. Aizgāju uz, nezinu kā to nosaukt, restorāns, kurš vairāk izskatās pēc ēdnīcas. Nopirkt dzeramo ūdeni mazajās pudelītēs. Un pa 3 pudelītēm dabūju samaksāt 10 eiro, bet es neesmu gatavs no rīta tā kā pamosties bez ūdens, ko padzerties, jo es tagad norukājos, es esmu izdzēris praktiski visus ūdens krājumus, un tātad mums vienkārši nav ūdens krājumu. Tātad ne tikai es izteikšu savu viedokli par šo viesnīcu, jo vienkārši ir tā, ka citreiz gribās ļoti labas lietas pateikt par kaut kādām iestādēm, un citreiz tev jau pirmais, jau sākot ar stāvēts jautājumu, kur tu esi apčakarēts jau, tev tā kā rada vēlmi kaut kad būt arī patiesam savās emocijās un atsauksmē. Tā sākās ar stāvēt, turpinājās ar aiziešanu līdz jūrē, kad tu sajūties kā dzinteros kaut kādā 2000. gadā vai 98. gadā. Un nu, tad viss tāds. Tagad tad arī gāja pēc ūdens, 6 čikses jaunas meitenes strādā, un viena tikai runā angliski, visas pārējās kurortā runā tikai igauniski, vai varbūt krieviski, nezinu. Tāpēc ļaušu arī savam kolēģim pateikt kaut ko, ko domā. Nu, objektīvam viedoklim. Nu, es nezinu, kā bija dzinteros 98. gadā, jo man bija 3 gadi. Bet, jā, es speciāli skatījos viesnīcu, kur ir free parking. Tur nebija informācija, ka tas ir ārpus viesnīcas teritorijas, un parasti tāda informācija ir. Es točni zinu, tas ir mans darbs. Ienākot numuriņā ir sajūta, ka te nav tīrs, ka te nav iztīrīts. Tauki uz šitā nosūcēja. 100-gadīga panna, reāli. Man mājās neviena panna nekad šitā nav izskatījusies. Es nevaru, ja es iedomājos, ka viņā ir jāgatavo. Nē. Ūdenim ir tāds chlors, ka es mazgāju glāzi un gāju viņu izslaucīt, jo ir sajūta, ka sūknis ir ielikt basēnā. Sajūta, ka pumpē nav basēna, bet taisnā. Ūdens sūknis ir basēnā. Baltajos aizskaros ir izsmērēta kaut kāda vabola. Lapsena. Viņi tur arī karājās beigtajā. Un tur ir pilna palodze ar beigtām lapsenēm. Super. Vienu nositām paši. Es esmu pieteikusi viesnīcu 3 personām. Man ir triple room, kas nozīmē, ka man ir jābūt saklātām 3 gultas vietām. 2 cilvēkiem ir, un par Emīliju man pasaka, gultas veļa atradīsiet dīvānā. Es pat nezinu vēl, vai dīvānā ir gultas veļa. Taču mēs neesam pārbaudījuši. Jā. Šitā viesnīca nav laba. Nē, man viņa... Es nesaprotu, cilvēki tādas atsauksmes ir sarakstījuši. Tāpēc, ka bildes arī šausmīgi skaistas. Bildes skaistas. Tad mēs aizgājām uz to koplietošanas terasi, kas ir mazi vārtiņi ar tik kodiņu. Tu drīkst ieņemt jebkuru galdiņu uz tās terases, bet turpat ir to numuriņu terases durvis, kas ir otrā pusē. Vai ne, tie galdiņi izskatījās tā kā tiem numuriņiem, bet tu vari piesēsties pie pilnīgi atvērtām durvīm, kur aiz durvīm jau ir somiņas un telefoni. Pie viņu atvērtām durvīm, skatīties logos iekšā bez maz vai, ok, man neinteresē sveši cilvēki numuriņos,
Bet tikpat labi iedomājies, ja mums ir tāds numuriņš kaut kāds, es nezinu, pilnīgs slimais sēž uz terases un lūri iekšā. Kāpēc sēž uz terases? Viņš vienkārši nāk pie tevis istabiņā. Viņš nāk iekšā istabiņā un nebrīnies, ka tev pazūd maki, telefonu un tā tālāk. Tu pat pačurāt nevar aiziet. Jā, neaizvarot durvis uz terases. Tad ir baseins. Es skatījos viesnīcu un ar cerību, ka būs kaut kur ar baseinu, jo, nu, bērns un tā. Un nekur neatrod informāciju par to, ka tas ir maksas. Man atnāca vēl vēstule caur bookingu no viesnīcas, tad, kad es nobukoju, ka baseins ir viesnīcā, tralalā. Nu, es jau pēc bildēm redzēju, ka viņš ir ārā, bet vispār gāja runa aprakstā par 4 baseiniem un džakūzī. Baseins ir viens. Nu, labi, mēs saprotam, ka tev nav tavā numuriņā 4 baseini un džakūzī, bet tā tad ir kaut kāds liela halle vai whatever, pagrabā baseini. Nē, es zināju, ka viņš ir ārā. Es redzēju, nu labi. Un man likās baigi forši, peldi baseinā un redzi jūru, ja? Nu, kāpēc ne? Tagad izrādās, ka tas maksā 10 eiro katrai personai. Tu drīkst līdz 10 vakarā iet baseinā, kas ir loģiski, jo tas baseins ir uz tās pašas terases, kur cilvēkiem ir istabiņas. Un galvenais, ka tev ir jāsamaksā recepšanā tie 10 eiro par baseinu, bet kāpēc man maksāt? Jo tur visticamāk baseinā peld kāds, kurš nav maksājis, tur nav neviens, kas uzrauga. Tu ej vienkārši uz to savu terasi un krīti baseinā. Vai ne? Aizēj pasēdi, padzert aliņu vīnu vai tēju, kafiju un vienkārši aizēj nopeldies. Es kā muļķis samaksāšu par baseinu un iešu peldēties, un es tā izdarīšu, tāpēc, ka bērns grib baseinā un es iešu un es maksāšu. Bet kur man ir garantija, ka visi pārējie ir tikpat godprātīgi aizgājuši un samaksājuši? Mēs varam izdarīt sociālu eksperimentu. Nesamaksāt? Tevi sašņu? Nē, es tur nebraucu pakaļ uz Igauniju pēc tam. Nu vienmēr var pateikt pasā sorry. Tur varbūt ir kamera kaut kur, bet tev jau nav aproces, tev biļeti nepielīmē uz muguras, ka tu esi samaksājis. Tu domājies, ka es šāda aizeju un nopērku vienu ieeju baseinā. Tev. Pēc tam mēs aizejam 2 baseinā. Es nebūšu šajās drēbēs. Es būšu peldkostīmā. Man mati būs kaut kādā čupčikā. Es jau esmu cits cilvēks tajā brīdī. Kāpēc, lai recepšana meitene, kurai 100 cilvēku dienā paiet garām, un kura sēž vispār citur viesnīcā? Viņi sēž gaitenī visu dienu. Labi, cik tu zvaigznes dotu viesnīcā? 4. No cik? Fū! No cik? No 10. No 10? Nē, cik parasti ir? 5? Parasti ir 5. Vai 5? Pusotra. Par to, ka nav jāguļ ārā. Mēs vēl nezinām, vai Emīlijai ir gults. Un divans. Kur balti pleķi. Jā, es jau nofilmēju, tas būs jau iepriekš redzams, kāda smuki pleķīši ir uz dīvānu. Ir lietas, ko nevar iztīrīt, bet tad ir dīvāns jānomaina, jo savādāk pierādi, ka tas ir neiztīrāms straips, nevis, ka kāds iepriekšējais ir beidzis tur tikko. Nu, zin kā, tas ir vēlreiz stāsts par nosūcēju. Man jums parādīt, kā tauks no nosūcēju notīk. Jā, kur karājās pilis. Tikko ir kāds taisīsējis tev kā nēdienu. Tu prasīs manu vērtījumu kaut kad? Nu, vai viesnīcu eksperti. Sliktākā viesnīca, kur es jebkad esmu bijusi, tāpēc vienas zvaigzne. Labi, tev vēl viss dzīve priekšā, lai salīdzinātu. Es parasti neaizraujos ar negatīvām atsauksmēm bookingā, jo, kā ir tā ir. Bet šī laikam būs tā reize, kad es rakstīšu atsauksmi. Un šī nav latviešu čīkstēšana visu laiku, tāpēc, ka kaut kas nav ok vai kaut kā tam līdzīgi. Mēs esam bijuši jau daudz viesnīcās, gan es ceļojot esmu pa darba darīšanām bijis viesnīcās, mēs esam ceļojuši bijuši viesnīcās, mēs esam kopā darba darīšanās bijuši viesnīcās, ir ļoti daudz, kur būt, un tiešām neviens tev neprasa Gucci, gultas veļu, Gucci vans, tur putas un piedaramus, tev vajag būt parasti, mēs skatāmies praktiski elementāri dušā, dvieļi, gultas veļa, tas viss, neviens neprasa Gucci, bet tam visam ir jābūt tīram. Neviens pat neprasa jaunu. Jā, nav jābūt jaunam. Pieņemsim, mēs Kanādā biju kaut kāda ručka kaut kur ļurkājās. Var redzēt, kad ir, pieņemsim, viesnīcas, kurortu pilsētas, kur ir kaut kāds nolietojums un ne visu ir pārvaldnieks apskrējis. Un es par to nedodu tur negatīvu vērtējumu, tāpēc, ka man tur
ručka kaut kāda ļurkājās, vai kad es biju, pieņemsim, Kemptenā, Vācijā, tad tur bija daudz visādi, tur kaut kāds krāpējumi, kaut kas tāds. Tas man vispār nekrata. Man krata vienkārši tīrība elementāri, lai es noņemu palagu un neatrodu prezi. Cerams, ka nav. Pagaidiem, Julija. Bet pastoties uz tiem divām pleķiem, tāds, tad tikpat labi atnāktu Kārenu, viņi tagad varētu iet uz recepšanu un teikt, dodiet man citu numuru. Un īstenībā tas būtu pilnīgi normāli. Bet kāda jēga? Tā kā šis 98. gads Dzintaru, nevis koncertu zālē, bet kas tā viesnīca zālē bija Jūrmalā? Baltic Beach, bet tur jau tagad ir jau, tā kā normāli. Es nezinu, kā bija 98. jo, kā jau es teicu, man bija 3 gadi. Tā kā cerams rītdien mums nesīs foršāks sajūtas. Mums ir vēl viens pārsteigums. Šeit mums ir skapis. Un atverot skapi, jums ir iespēja ielikt 2 baterijas un izmantot seifu, jo kādam vajadzēja pultī noteikti. Pagad paskatāmies, kādas pultī baterijas? Es jau teicu, jā. Tas ir komunālās baterijas jāizņem. Nē, citas. Nedara seifam. Kur vēl varētu būt baterijas? Aizmirsa pierakstīt, ka jāņem līdzi savas baterijas. Seifu darbināt. Es naktī gribēju ielikt pasti seifā un nevar ielikt. Naktī baterijas nevar nopirkt. Ielikt, tikai izņem baterijas un seifu vairs nedarbojas. Vai bez baterijām nevar izņemt ārā, vai bez baterijām nevar ielikt iekšā? Vienkārši varbūt bez baterijām nav drošībā. Iedomājies, tu saliec seifā savas dārglietas, dokumentus un aizēji. Ielaužas zaglis, izņem 2 baterijas un atver seifu. Vai arī ielaužas zaglis ar savām baterijām? Labākais stāsts. Redz, kur mums ir mājas nebet numuriņa internets. Šis ir tā vieta, kur ir caurlaida visi kaut kāda, bet tās durvju kartas ir viesnīcas numuriņa numurs un ir Wi-Fi paroli. Un ir pieejamie Wi-Fi interneti, kas 1. nav, 2. nav, 3. nav, 4. ir, 4. nav zonas. Viņš knapi eksistē sarakstā. Un ievadot paroli, viņš parāda, ka nevar pievienoties. Un pārējie atkal nav. Tā kā šodien sēdēsim uz hotspota, kurš arī diezgan knapi šajā vietā strādā. Davai. Paga. Burvju triks. Burvju triks ir noņemt šo plediņu, kurš ir uzklāts uz dīvāna un izskatās, ka viņam tur būtu jābūt. Kāpēc te ir plediņš? Tā. Šeit kāds ir uzlīdz Naža durta brūca dīvānam. Te kāds ir uzlīdz gludekli. Un bijis gludeklis. Te kāds ir nolīdz cigareti. Kās tās pēc... Cīgas dedzinājums. Bet vislabākais durtā brūca dīvānam. Nē, tas ir dzīvnieku kaut kāda māca. Mans minējums, ka te kādu sadūra, kurš gludināja veļu. Ko, dodamies prom no šīs viesnīcas. Kā viņi saucās? Pirita Beach Spa. Pirita Beach Sparts, uzfilmēšu nosaukumu. Bet, es esmu izcepies pilnīgā bezgaisā. Tad vēl kaut kāds ūdens kaut kur pilēja, drausmīgi skaļi pakšķēja. Arī kur šādi saucās. Un tad man no tā visa drausmīgi karstā gaisa bija aizkaltas viss deguns. Tad, kad no bezgaisa un tā karstumā aizkalts deguns un rīkle viss, tad es sāku krākt vēl skaļāk. Un tad attiecīgi sieva arī ar motoru zāģi blakus nav izgulējusies. Un, tā. Nekādīgi nesanāca labi atpūsties, un tāpēc mēs ļoti agri šodien dodamies prom. Pēdējais piekāsiens bija, kad Emīlija netika uz basēnu, jo šodien basēns pēkšņi esot baigi netīrs, un viņa lietošana ir aizliegta un vēl ar sodu aplikta, ja kāds viņā iekāps. Tā kā tāds 100% aplauziens. Kāda piestātne, jahtu novietne. Šis gan ir negaidīt. Tev, mīļā,
Nāc atpakaļ, tālāk nedrīkst mammas ar bērniem, ja tālāk tikai tēti ar bērniem. Tālāk tu. Pasies, kā tur laivo. Reizē. Bet reāli tur tāda zīme. Jā. Vieta varētu būt ļoti skaista. Bet, lai šo visu atjaunotu un atsvaidzinātu, te vajag, man liekas, baigi lielu buldozeru. Tā, šobrīd mēs esam kaut kur. Braucam augšā, gar Vimsī kaut kur augšā. Un mēs ieraudzījām bērnu laukumiņu un baigi smukot tādu jūras stilā ieveidot visu vietu un visi baigi smuki, tāpēc mēs tagad iesim baigi smuku un visu apskatīsim. Protams, mans dāmas apmēram pēc 3 minūšu gājienu nosala, un es eju atpakaļ uz busu pēc jaciņām, kur arī pie dzīvniekiem bērni tiek pie visādām aitām. Ejam, iesim, apskatīsimies. Kur kafija, visādi suvenīriņi, palien. Visādi smukie suvenīri. Droši vien Ķīnā šūtas kapteiņa cepurītis. Šie gan izskatās vietējie darinājumi. Kāda smuka auskariņa. Kur pasties kāda auskari. Pasties kāda šitai smuki visādi. 20 eiro, tu man pirks auskars. Es vēl neatbildēju šo jautājumu. Jā. Labi. Neesmu izstaigājis nekad Latvijas brīvdabas muzeja, bet es tagad esmu Vimsī brīvdabas muzejā. Tu aizmirsti par mūsu kāzām? Nu, mēs tur bijām tikai sākumā, jo tu biji diezgan lielā bezizejas stāvoklī. Kas mums te ir? Darbarīku noliktava. Laikam pārāk trausli jau, lai viņus te bakstītu un aiztiktu. O, kādu mazu gultu. Tā ir strādnieku mājiņa, vai? Manējie jau pa pagrabiem vien. Jā, te ir visi odi. Nu, iziet ārā, es ar tiem visiem odiem te padraudzēšos. Vēsturi nestāstīšu, jo nebija plānots uz šeit braukt. Es nemaz nezinu šī muzeja vēsturi. Bet gan jau tad paši iegūglēsiet un, ja kādam būs vēlēšanās atbraukt, tad jau atbrauksiet un paskatīsieties. Kas te ir kas? Kas par šitiem lāgu turīšiem? Rekurā kabats lukturīšu vēsture. Ir sev kūpinātava. Gan jau te kāds kaut ko arī uzkūpina kādreiz, kāda zivtiņa. Akmeņainais krasts. Interesanti, vai pa krasta līniju viņi arī kaut kā izkontrolē, kurš te ienāk vai kurš te neienāk. Zveju tīkli. Patiesībā interesanti ideja parastam zvilnītim. Varētu uztaisīt mājās. Nav tā, ka te ir baigi daudz ko redzēt, bet nu tā ieejas biļetes nauda nav liela, lai piestātu un paskatītos. Turklāt es saku, es jau tur nestāvēju, nelasīju, netulkotos tekstus, bet gan jau, ka kaut kāda interesanta vēstures lapa šitam visam ir. Vupī! Vā, kāds man kājas. Labākā šo
Ritīgs karusels. Nē, labāk. Šitas aparāts ir tas, ar kuru viegli var apvemties. Varbūt šitas ir kaut kāds padomju laiku karusels. Padomju laiku karusels. Nē, viss man slikti paliek. Mēs varam Jēj, esmu uz pareizes. Viņi man kaut ko atbildēja, bet mēs tā kā nesaprotamies. Tomēr latviešu un igauņu valoda nav baigi līdzīgas. tev atbildēt. Jā. Aita. Jā. Please close the door. Jo manas aitas ir satikušas jaunas aitas. Tāda izskatījās laikam zvejnieku mājiņa. Vispār jau diezgan mīlīgi. Tikai kur tad ir saimnieka un saimnieces divguļamā gulta? Šī bija tā ģimene, kas dzīvoja. Fisherman House of Silverfelt. Jacob Silverbelt. Jā. Teicu, nepamatīgi. Tu neatbildēji, kas aitāt. Nē, tas, man liekas, pat nav lubiņas. Tie jau tā kā dēlīši vairāk. Sanāk, ka jūrnieks dzīvoja pie jūras ar skatu uz jūru. Tāpat tās viņa sieva pa logu skatījās, kad viņš beidzot ar laivu parādīsies atpakaļ. Kādreiz jau arī neparādījās. Kā viņa saucās. Bet pastīsimies, kāda te jūra var būt. Te var nopeldēties, jo it kā ģērbtuvīti ir, tad jau te peldās. Tad te var peldēties. Jā, ūdens temperatūra ir... Ūdens temperatūra šeit ir tā kā, man liekas, mūsu avotā. Tur tāds mīksts, baigi. Jej! Es kā ritīgs, es varu runāt, ja? Es kā ritīgs ģeogrāfs šo saukšu par Vimsī ragu, kuram vienā pusē ir Baltijas jūra, un otrā pusē saucās Somu līcis. Bet mēs atradām vietu, kur nopeldēties. Ir ļoti, ļoti maz vietas, kur vispār var piebraukt pie jūras. Jūra ir, sasmirdusi uz vasaras beigām, tā kā ritīgi smird. Ir drausmīgi daudz putni, kur iespējams arī piedalās pie tā smakas. Nav neviena kafēnīciņa, neviens krodziņš, kā es no tā raga sagaidīju, tā kā kolkas raga, kur mums pašā galā ir kaut kāda kafēnīciņa. Nav pilnīgi nekādas, tā kā milzīgs guļamrajons ar nepeldamu jūru, ļoti akmeņainu. Tagad otra Somu līča puse vispār ir aizaugusi ar nezālēm, būtībā izskatās pēc baigās, tāds ritīgs bolderājas. Lai gan varbūt bolderājā ir pludmales, šeit nav, šeit ir akmeņaini aizauguši, ļoti sasmakuši krasti, tā kā plānu mainam, braucam uz Rummu karjeru, tur nopeldēties un pat cerams kaut kur paēst, jo ļoti gribās ēst un visi sāk palikt īgni. Manas ģimenes sievietes ir īgnas, kad viņām ir tukši vēderi. Es arī palieku ošķīgs, ja braucam. Pica, kas skaitoties populārs picas tīkls Igaunijā. Ar to mēs iestiprināsimies, lai nekašķētos līdz galam braucot. Es gan lasīju atsauksmes, ka bieži vien šī esot mīkla tik plāna kā papīrs ar mazu topingu, bet esot arī labas atsauksmes. Ko tagad stāstīs labi par šo picu? Es varu. Laba pica, bet mammai vēl jāzvanāk labāk. Ak, jūs divus kritiķis. Beidzot kaut kas labs apčas. Jau mēs nedomīgi vegānīgi. Piegājām pie biļešu meitenes. Uz 2 pieaugušajiem un bērns 9 gadi iedevā tā kā ģimenes biļeti ar atlaidi 18 eiro. Tas ir vienkārši laikam par došanos iekšā zonā, peldēšanos karjerā vai kā, bez ekskursijas kaut kāds, jo mēs baigi negribam šodien vairāk te ilgāk kavēties, lai vēl muzeju staigātu. Ir vēl arī ko mājās braukt un rītdien skola un darbi un tādā garā.
Labi, laikam jāpaņem uzreiz līdz peldšorti, lai varētu nopeldēties. Redz, kur ejam lejā pie paša ūdens, un cik es saprotu, kaut kur tur tas nogrimušais cietums arī ir. Es nesaprotu, kāpēc karjerā atrodās cietums, bet nu kaut kāda vēsture tur droši vien ir. Nu, tā izskatās šī vieta. Gan jāsaka, ka temperatūra Igaunijas ūdenskrātuvēs, tā skaitā šajā karjerā, noteikti nav tā, kas mūsu Bajāru dīķī ir diezgan vēsi. Re, kur man ir roņi. O, aizpeldēja pirmais ronis. Vietējais safāri auto, ar kuru laikam var kaut kādu bezceļu izbraukt vai arī uzbraukt augšā tajā kalnā, kurā iespējams mēs līdz kājām arī uziesim. Nav jārāpjās, var uzkāpt. Pirmās sezonas bildes sievietēm ir rapšu laukā vai pieneņu pļavā, rapšu laukā. Tagad tur tas nelielais sārtums uz lauka ir magonis, tāpēc man savu magoni ir jānofočē magoņu laukā. Nu, ko, esam jau pēdējā cirkulī pirms Latvijas robežas, tā kā varētu teikt, ka šis brauciens jau gandrīz ir beidzies. Beigās jau peldi tajā karjerā izglāba dienu tomēr, un visiem ir foršs noskaņojums, un viss ir forši. Un ir piekusiens, ja ieliku sievu pie stūres, lai pastūrē, kamēr es varu, ja visu kādu aliņu. Iezogās sajūta par māju. 9 kilometri līdz robežai. Sāk rasties sajūta, kad mums patīkamāks ēdiens ir tuvāk, patīkamākas, skaistākas un tīrākas pludmales. Un vēl 125 km pa Latviju. Un vēl 125 iemesli, kāpēc Latvija ir skaistākā valsts pasaulē. Vai ne? Jā. Tā Baltazarā notikusi avārija, ne, bet pie Ādažiem. Pa šosei braukt mājās nevarējām, tāpēc mums māja ceļš šāds. Kaut kur mešs. Vēl ir 19 grādi ārā. Pulkstens 9 vakarā.